Kā jums liekas, cik svarīgas skolniekiem ir sporta stundas? Bet pirms tam neliels traubeks uz Eirobasketa arkas atklāšanu, kura tika nojaukta. Bet tam ir arī savi plusi, jo beidzot visas 700 bumbas tika izlaistas brīvībā. Tas būs čomiņš. Pašas bumbas dosies uz vairākām Latvijas skolām. Bagāžnieks pilns, te arī pati arka. Visi dodas projām uz skolām, bet mums transporta nevajag. Mēs teleportējamies. Esmu atbraukuši uz Ogri sporta arēnu. Atvedīsim jauniem skolniekiem bumbas, lai ir ar ko trenēties, spēlēt basīti. Halo! Kā tu jūties? Ļoti labi, ļoti labi. Kā ir atgriezties skolā? Interesants sajūta. Varbūt bišķi pietrūkst sporta stundas pašam. Vai ne? Sporta stundas vislabākās. Reāli. Visi ar aplausiem. Jā. Eirobasketa turnīrs noslēdzies un Rimī jums atved visiem atsūtīja bumbas. Jā. Cerams, ka noderēs. Šitā. Paldies. Skolotāji teica, ka man arī viena bumba jāiemē. Labdien! Labdien! Ar ko mēs šodien šeit esam? Ar Ogres valsts ģimnāzijas sporta skolotāju Dainu. Kristians Kravalis. Artjoms. Kā jums liekas, cik svarīgas skolniekiem ir sporta stundas? Es vienmēr saku, ka tas ir pats svarīgākais priekšmets skolā. Bērniem ir jābūt fiziski aktīviem. Jā, es piekrītu. Mēs piekrītam. Vai Rimī izlietotās bumbas ir noderīgas skolai un turpmākai skolēnu izaugsmai? Paldies, jā, mums katrs inventārs skolai ir noderīgs, jo jauns inventārs bērniem ir mērķis labāk strādāt sporta stundās. Kā jums liekas, vai jūsu skolēnu vidū ir kāds, kurš varētu piedalīties nākamajā Eirobasketa turnīrā? Nākamajā nē, bet es domāju, aiznākamajā un turpmākajos varētu, jo mēs esam reāli basketbolistu skola. Vai apmeklēja kādu Latvijas Eirobasketa spēli klātienē vai fanu zonā? Biju Turcija pret Latviju spēli. Man liekas, ka bija vēl vienā, bet es neatceros. Kaut kas tāds. Nē, klātienē, ne fanu zonā nebija. Pa teļuku? Pa teļuku skatījos, jā. Pašā Eirobasketa sākumā, kā tev likās, kura komanda vai kura valsts uzvarēs? Sākuma spēlēs Finlanda ļoti iedrošināja ar to viņu jauno, kurš baigi dankoja, tur gāja kaulā, ka sākumā Finlandīte uzcels. Es domāju, ka Latvija uzvarēs. Es biju ļoti pārliecināts, ka Latvija būs top 3 un pārējām valstīm baigi nebija tāda spriedulēšana. Kāds bija tās prognozes par Latvijas valsts vienību? Likās, ka izskatīs ceturtdaļfinālā jau, vai tomēr likās, ka ies tālāk? Protams, jau bija cerības, ka uz tām fināla spēlītēm tiks, bet sastāvs jau ir tāds gados, uz pieredzīt vairāk ņemt. Bija cerība, bet tādas prognozes nebija ticami. Es gaidīju to, ka mēs būsim topiņā, un tas bija tas, uz ko es gāju vispār skatīties. Mums bija Kravals draugs. Lai veicās! Paldies! Turās!